Kādreiz pašsaprotami darbi, kā paēst vai apģērbties, kļūst par cīņu. Vai zinājāt, ka tehnoloģija, kas atjauno cieņu, bieži vien nav pieejama tiem, kam tā visvairāk nepieciešama? Šodien mēs runāsim par Izraēlas senioru grūto realitāti un to, kā viens risinājums varētu mainīt viņu dzīvi no pamatiem. Mēs izpētīsim, kāpēc terapeitiskie roboti nav greznība, bet gan būtisks solis uz cilvēcīgāku nākotni. Sagatavojieties atklāsmei, kas liks jums apšaubīt, ko mēs patiesībā saprotam ar vārdiem te kvalitāte un cieņa cilvēka mūža nogalē. Sāksim ar skaudru realitāti. Izrēlā tūkstošiem senioru katru dienu saskaras ar šķietami vienkāršiem uzdevumiem, ēdienreizēm, mazgāšanos, apģērbšanos, personīgās hiģienas uzturēšanu. Iedomājieties Omas Saru, kura visu savu mūžu ir bijusi neatkarīga. Viņa ir izaudzinājusi bērnus, strādājusi un nekad nav lūgusi palīdzību. Taču tagad, 80 gadu vecumā, pat tējas krūzes pacelšana kļūst par smagu darbu, kas prasa piepūli un nereti arī sāpes. Mazgāšanās, kas agrāk bija atsvaidzinošs rituāls, tagad ir sarežģīta operācija, kurā viņa ir pilnībā atkarīga no cita cilvēka. Katra šāda reize, kad jāprasa palīdzība elementāros ikdienas darbos, grauj viņas pašcieņu, liekot justies kā apgrūtinājumam. Tā nav tikai fiziska atkarība, tā ir emocionāla cīņa par to, lai saglabātu kaut nelielu daļiņu no tā, kas viņa reiz bija. Bet fiziskās grūtības ir tikai aizberga redzamā daļa. Aiz tām slēpjas smaga ekonomiskā realitāte. Liela daļa senioru dzīvo no zemes pensijas vai pabalstiem, kas reti kad sedz pat pamatvajadzības. Iedomājieties vectēvu Davidu, bijušo skolotāju, kurš visu savu dzīvi veltījis sabiedrībai. Tagad viņš nespēja atļauties nepieciešamās palīgierīces vai privātu aprūpi, jo katrs šekelis ir jāskaita. Šajā situācijā, kad katrs centrs ir svarīgs, advancēti risinājumi, kas varētu būtiski uzlabot viņu dzīves kvalitāti, piemēram, terapeitiskie roboti, paliek nepieejami. Tie ir ārpus viņu finansiālajām iespējām, pat ja tie varētu atjaunot daļu viņu zaudētās neatkarības. Un tas ir patiess kauns, jo terapeitiskie roboti nav nekāda luksusa prece. Tie nav smalks kaprīze turīgajiem. Nē, tie ir realitāti mainošs risinājums. Iedomājieties to pašu Omu Saru, kurai neliels robots palīdz pacelt krūzi ar tēju vai sniedz atbalstu, lai viņa varētu patstāvīgi aiziet uz vannas istabu. Tas nav gluži terminators, bet gan mīļš un funkcionāls palīgs. Tas varētu mazināt spriedzi aprūpes nozarē, kur jau tagad trūks darbinieku. Mēs taču visi dzirdam par aprūpes darbinieku trūkumu, vai ne? Šie roboti var atvieglot viņu darbu, pārņemot rutīnas uzdevumus, dodot viņiem vairāk laika cilvēciskai saskarsmei un sarežģītākai aprūpei. Vissvarīgākais ir tas, ka šie roboti sniedz senioriem neatkarību, drošību un brīvību pārvaldīt savu ikdienu. Tie nav vienkārši instrumenti, tie ir tilti atpakaļ uz cieņpilnu dzīvi. Atkal iedomājieties Davidu, kuram robots varētu palīdzēt atgūties pēc kritiena vai atgādināt par zāļu lietošanu. Tā ir tehnoloģija, kas dod cilvēkiem atpakaļ spēju dzīvot ar cieņu, pat ja viņu fiziskās spējas ir samazinājušās. Tas ir kā otrā elpa, jauns sākums brīdī, kad šķiet, ka viss iet tikai uz leju. Ir pienācis laiks mainīt attieksmi pret šiem risinājumiem. Terapeitisko robotu iekļaušana veselības aprūpes pakalpojumu grozā nav tikai pareizs sociālais solis, tas ir gudrs ieguldījums veselības aprūpes sistēmā un sabiedrībā kopumā. Padomājiet par to, ilgtermiņā tas varētu samazināt slimnīcu izmaksas, mazināt aprūpes slogu uz ģimenēm un uzlabot vispārējo sabiedrības veselību. Mēs taču visi vēlamies, lai mūsu vecāki un vecvecāki dzīvotu laimīgi, vai ne? Mums jānodrošina, ka šī dzīves kvalitāti uzlabojošā tehnoloģija nav tikai nedaudzu privilēģija, bet gan pieejama ikvienam, kam tā ir nepieciešama. Neatkarība, cieņa un dzīves kvalitāte nav privilēģija. Tās ir pamatiesības, kas pienākas ikvienam, neatkarīgi no vecuma vai finansiālā stāvokļa.
Tāpat kā ikvienam ir tiesības uz pārtiku un mājokli, ikvienam ir tiesības uz cieņpilnu un neatkarīgu dzīvi, cik ilgi vien iespējams. Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kā sabiedrība var atbalstīt šīs izmaiņas, noskatieties mūsu nākamo video.